Labdien, skorpioni, klāt oktobris, un pavisam drīz jau arī skorpionu laiks, un skatīsimies, ko tad oktobris, šis mēnesis pirms jūsu dzimšanas dienām, ko piesola, kādu enerģiju nes. Enerģijas vēl pietiekama, bravo, skorpioni! Tātad šis ir laiks, oktobrs, kad jūs varat vēl ļoti daudz lietas padarīt, sakārtot tādas lielas un fundamentālas lietas. Jūs redzat, ka tas ir fortūnas rats, un tas nes veiksmi gadījumā, ja jūs pamanat, ko vajag sakārtot, ko vajag novest līdz galam, un vienkārši ļaujaties, atcerieties, ka fortūnas galvenais efekts ir, ka tu piekrīti, jā, es piedalos, es daru, es kustos, es pieņemu, es saprotu, ja, un fortūnas rats ir stipri saistīts ar karmas mezgliem, vakardienas aptumsumu, un gan, ja jūs katrs zinat to nišu, kur jums ir kaut kas kārtojams, katrā ziņā šeit ir ļoti veiksmīgs laiks, vēl līdz dzimšanas dienai, sakārtot lietas, lai nākamais gads jau ir atkal ar kaut kādām jaunām, pavisam svaigām idejām. Un tagad paskatīsimies, ko darbs skorpioniem. Darbā gan jūs būsiet novērtēts, tiešām veiksmīgs mēnesis novērtēts. Pirmkārt, 9 pentekļi liecina par tādu stabilitāti, drošību, statusu darbā, ja, un tās var saistīties arī gan ar jaunu kabinetu, gan ar darba vietas labiekārtošanu, gan ar jauniem datoriem, vai jebkurām ierīcēm, ar kurām jūs strādājat. Jā, tas var solīt arī tādu kā pats pat nav algas pielikums, tas ir tāds tā kā veselības apdrošināšana, kaut kāds tāds fundamentāls bonus, ko jums piešķir par to, kā jūs tur esat un darbojaties un piedalāties. Ja? Es gribētu teikt, diezgan mierīgs mēnesis, bez straujām izmaiņām, bez straujām darbībām, ja? Un ja kāds meklē un gaida kādas lielas pārmaiņas, tad šis nav tas mēnesis, kad notiks darbā lielas pārmaiņas. Dzīvē kopsumā, jā, viss ir iespējams. Tagad partnerība, skorpioni, ko teiksiet? Gribēsies būt mazliet dzēlīgam, gribēsies mazliet provocēt partneri, iebilst, mazliet pakašķoties. Iespējams, ka partneris atbildēs jums ar to pašu, vai arī partneris būs gudrāks un nekašķosies ar skorpionu. Jā, tā kā izvairamies no liekas domu apmaiņas ne par ko. Tai vietā ņemam gaisa stihijas brīnišķīgāko lietu. Ejam pastaigāties, izveidinām galvu, paklausamies kādu podkāstu un vienkārši novēršam domas uz citu pusi. Ja? Jūsu labākie draugi jau turpat vien ir, varbūt var paņemt suni, pastaigā līdzi, ja? Un viss jau ļoti ātri un mierīgi norimst. Ja? Tas nav nekāds tāds liels strīds ar ģimenes locekļiem vai ar partneri. Kas jauns ienāks skorpionu dzīvē? Jā, ienāk tā lielā gribēšana urdīt sevi ar visādām domām, mocīt sevi, spīdzināt savu prātu, klausīties apkārt esošu informāciju, ja? Un tad, ja mēs tagad jau zinām, ka tas nāks, tad tagad padomājiet, vai ir vērts klausīties vai piedalīties tur, kur jūs zinat, tas jūs uztrauks, tas jūs uzvilks, un tur nekāda labuma nebūs. Tā kā ņemam vērā, ka būs ļoti daudz, iespējams, nevisai patīkams informācijas no ārpasaules. Jūs vienkārši mierīgi parunāsim par to citreiz. Kas aizies no jūsu dzīves šajā mēnesī? Aiziet kaut kāda mājīguma sajūta. Ja? Kāds, iespējams, tas var būt saistība ar bērniem, ar partneriem, ar kustībām ikdienā, kur jums, piemēram, esat pieraduši, ka jūsu bērniņš tur ilgstoši ir mājās, un tagad viņš sāk iet skolā. Ja? Vai ilgstoši ar jums kopā dzīvo mamma, kas palīdz audzināt arī bērnus, un tagad viņi braukt atpakaļ uz savu dzīves vietu. Ja, kaut kas tāds, kur jūs esat pieraduši tā ģimenē kopā jau
atrasties, svinēt, darboties, ja, un tagad, pieņemsim, arī iespējams, ka neiznāk kādi svētki tādus, kā jūs gribētu, tā kā jūs esat svinējuši iepriekš viņus, ja, tā kā skatieties, tā ir dzīves, vienkārši dzīves izmaiņa, un vienmēr kaut kas no mums aiziet, ja. Labi, Skorpioni, labs mēnesis vēl pirms dzimšanas dienas, un, tad saņemamies uz priekšu.